izvēlējos ainot SEB bankā, tāpēc, ka mani tiešām interesē ekonomika, finanses. Nāku no pirmās gimnāzijas, tāpēc arī man ir kaislība uz matemātiku. Es izvēlējos SEB banku, jo man ēnojamā persona ir mana radiniece. Es ļoti vēlējos redzēt, ko viņa dara ikdienā, jo man likās ļoti saistošs šis darbs arī man. Es apsveru iespēju, ka arī strādāt tieši arī SEB bankā. Es izvēlējos tieši nākt ēnot uz SEB, jo šķita, ka tas ir kaut kas jauns un vēl nezinu, ar ko tieši saistīt savu profesiju vai ar ekonomiku un finansēm. Tāpēc šī diena man palīdzēja noskaidrot, vai tas ir priekš manis vai nav. Šodien ēnoju SEB bankas valdes locekli un finanšu direktoru Kārli Danēviču. Viņš tiešām sniedza vērtīgu izklāstu par to, kas man būtu jādara vai kādas īpašības man vajadzētu censties pilnveidot, lai varētu kāpt par karjeras kāpnēm. Uzzināju, ka SEB banka ir viens no vislabākajiem darbdevējiem saviem darbiniekiem, jo vide, kurā viņi visi šeit strādā, ir ļoti piemērota tādai produktīvai un tiešām sadarbībai starp dažādām grupām. Bija iedomājusies, ka darbs šeit ir mazliet vienmuļāks, bet atrodoties šeit redzu, ka cilvēki ir ļoti atvērti un komunikabli. Un man ļoti patīk tas, ka cilvēki šeit ir draudzīgi un kolektīvs ir ļoti tāds pozitīvs. No šīs ēndienas es ieguvu pieredzi ļoti labu, uzzināju, ko dara direktors, vadītājs, uzzināju, kā šeit viss SEB bankā notiek, uzzināju, kāda viņiem ir saskarsme ar klientiem, uzzināju ikdienas darbus. Tiešām arī tagad esmu ļoti pozitīvi pārsteigta par to, cik ļoti sociāli iesaistīta SEB banka ir sabiedrībā. Redzot šeit darbu, kā tas notiek, es domāju, ka man šeit patiktu un es vēlētos ar to saistīt savu nākotni.